Aizveram asins ciet, pastamies, kā mums ir ķermenī šorīt. Kur mēs jūtamies, kur mēs nejūtamies, vai gribam mazliet pakustēties. Kāds ir, ko tā pa īstam dziļi gribētos darīt, vai gribētos vienkārši aiziet gulēt, nedomāt, vai gribētos uzdejot, vai ko mums prāts stāsta, kas mums ir. Sandra uzrakstīja, gribas noķert sajūtiņu, ka ir ok, ja viss nenotiek tā, kā gribās. Tad uz tādu foršu, pat ne let it go, bet es visu vēroju nots, mēs varam kaut ko iet, varbūt. Vai sajūtamies, pirmkārt jau sajūtam to, ka, lai kas notikt apkārt, mēs varam šitā aiztaisīt acis ciet, nonākt sevī. Tad mēs varam pastīties, kā mums ir ķermenī. Iekārtot viņu forši ērti tā, lai viņam ir labi un viņš ir mierīgs. Ja gribās atlaisties, ja zināt, ka neaizmigsiet, tad droši var arī čučēt uz zemes, uz jogas paklājiņu. Bet sākumiņu varat vienmēr ir tāds, ka baigi labi ir pasēdēt, tā kā pameditēt šitā sēžas, un pēc tam var atlaisties. Ja? Tā kā pirmo daļiņu jūs varat tā, un pēc tam var atlaisties. Un tad pieslēdzamies elpai. Ielpa, aizturam mazliet elpu, izelpa, aizturam mazliet elpu, varat skaitīt līdzi, 5 sekundes ielpa, 5 izelpas, paskaitīšu no sākuma un tad paši papraktizējam. Dziļi ielpa, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu, izelpa, 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Turpinam savā ritmā, savā nodabā. Un kamēr jums tā skaitīšana notiek, kamēr viss tas ir forši, tā tur līdzsvarojās, tikmēr, lai viņi ir, un tad, kad viņi pati aiziet, tad viņi pati aiziet. Un mēs dosimies ceļojumā. Tā elpa mūs nomierina līdzsvaru, atnes mūs mājās pie sevis. Ja ceļojuma laikā, meditācijā kaut kur kaut kas aizsitās elpa, gribās saraustīt elpu, aizturēt, tad atgriežamies atpakaļ pie tā 5 iezelpa, 5 ielpa. Un šodien ceļojumā apskatīsim tās situācijas, kur mums ir tas, kur mēs redzējām, ka nenotiek tā, kā es gribu. Bet šoreiz ar tādu neitrālu, ar distancīti, apskatāmies, kas bija tā pa situācija, vai tā bija saruna, vai tas bija ēpasts, vai tas bija kāds darbiņš ieplānots un nesanāca. Vienkārši atceramies, ja aizjām apakaļ uz to situāciju un iedomājamies, tā kā mēs ar tādu, tā kā datorspēlē, kad izzūmoja ārā, ka mēs tādu distanci, kādu 10 metru apskatām sevi, redzam ķermeni, redzam situāciju, redzam, kas tur bija iesaistīts, vienkārši novērojam. Iedomājamies, ka no visiem leņķiem mēs aiziesim un novērosim. Mēs nedzirdam skaņas, mēs tikai vērojam ķermeni, vērojam, kas tur notiek. Vērojam. Un apskatam arī novērojam. Tagad pievēršamies sev. Kas notiek mūsos iekšā, kad mēs atceramies vai kad mēs domājam par šīm situācijām, kuras nevarējam kontrolēt? Kas mums par emociju, kas par sajūtu rodās?
Un mēs varam tajā sajūtā parakāties mazliet dziļāk. Kāpēc mums nepatīk šī sajūta? Kas tur īsti slēpjās? Ko tas mums nozīmē? Jo, ja sākumā mums dažreiz liekas, tas ir nemieris, viss brūk, viss jūk, viss nenotiek, tad, ja mēs parakāmies dziļāk, mēs varbūt attaupamies pret kaut ko citu. Varbūt tur atrodas sajūta. Ja cauri jautājumiem mēs neejam, piemēram, paņemsim tādu piemēru, varbūt neveicās ar darbiem tā kā gribētos. Bija paredzēts kāds projekts, viņš nenotiks. Nezinu, kad notiks. Un man aizsitās elpa un nav forši sajūta. Liekas, ka pamats tam kājām sabrucis. Liekas, ka viss kaut kā, kāpēc? Un mēs cenšamies mēģināt vēlreiz un skrāpējamies un cenšamies iet apakaļ uz turien, bet nenotiek. Un tad, ja šajā vietā, kad mēs meditējam, mēs pastamies uz sevi, ko tas man nozīmē, ka man šis projekts neizdodas. Jebkurš, par kādu projektu jūs šobrīd domājat meditācijā, ko tas man nozīmē, ja es to nevarēšu realizēt. Es nevarēšu pierādīt sev profesionāli, man būs kauns. Vai kāpēc varbūt viņi izvēlējās kādu citu projektu vai citu cilvēku šim projektam. Zem tā mums slēpjas bieži vien mani nemīl. Es neesmu vajadzīga, es neesmu mīlama. Kas ir zem tā apakšā? Nebaidamies, parakājamies. Šobrīd mēs esam šeit meditācijā, mēs esam drošā vietā, mēs vienkārši apskatāmies. Ko tas man nozīmē? Ko man nozīmē, ka tas neizdodas pēc mana prāta? Es nespēju kontrolēt. Man bail, ka es atkal padošos varbūt. Man bail, ka es iekritīšu kādā vecā sliktā ieradumā. Es nevarēšu saņemties. No kā man tur bail? Kas man tur slēpjās? Un tad pajautāsim sev šobrīd savai dvēselē meditācijā, kā es to varu dziedināt? Kā es varu šo sevī dziedināt? Un kā es varu neiet uz nākošo vietu, lietu, sarunu, lai pierādītu to pašu, ko es centos pierādīt šajā lietā, kas man neizdevās, bet vienkārši sēžot šeit pieņemt. Kā es varu sev dziedināt un pieņemt sevi? Ja tā pieņemšana, dziedināšana, tāds ir tāda vienādības zīmīti. Es varu neizdošanos nosaukt par mācību stundu. Manai pacietībai varbūt ieraugam vēl ko citu mēs mācāmies, tad, kad mums nesnāk lietas tā, kā mums tās uzreiz gribētos. Un vēl mēs sev pajautāsim, vai tas, ko man ļoti gribējās, lai izdodas, vai tas bija tāds, ja man būtu jānovērtē no 1 līdz 10, vai tas bija tiešām 10. Vai tas bija tāds, 6. Vai tas bija, labi, tur 7 varbūt. Vai tas bija 10.
Un mēs tā varētu forši nojaukt, kā mēs reiz meditācijās esam notīrījuši tāfeli, attīrījuši tīri no visiem šiem projektiem, no visu tā, ko mēs tur iztēlojāmies, un tā mums gribējās, tā vajadzēja, tā skrāpējāmies. Notīram tagad tīru un uzceļam 10. Kas mums būtu 10? Kāds projekts, kāds sevis mīlēšanas, izzināšanas projekts vai jebkas, ko mēs cīnījāmies, kas būtu 10. Kas būtu mans 10? Varbūt šajā brīdī jūs saprotat, ka tas, ko es biju iztēlojusies, pēc kā es tiecos, tas īstenībā bija tāds, viduvējs prieks, piepildījums. Tas bija varbūt kaut ko pierādīt kādam, pierādīt savam iekšējiem kaut kādai neapmierinātībai, beidzot viņu kaut kur apmierināt ar mazu uzvaru, bet ilgtermiņā, kas ir mans 10? Kas ir tas gala īpašais, foršais? Ko es ar to vēlos panākt? Un vai ir citi ceļi? Nevis kā šis vienīgais, kas neizdevās, vai ir citi ceļi, kā es varu nevis iet uz to pašu veco apakaļ, bet uz to 10. Un vai es to būvēju no sirds, vai no bailēm, no mīlestības vai no bailēm. Arī varam tā, ja gribam atskatīties, vai tas iepriekšējais, ko mums jāpalaiž, vai to es būvēju, tāpēc, ka es tik ļoti mīlēju, tik ļoti man gribējās, vai tāpēc, ka man bija bail kaut ko pazaudēt, kaut ko nesaķert. Un kā es varu iet tālāk šodienā uz 10 ar mīlestību. Tāpēc, ka tik ļoti mīlu sevi, tāpēc, ka tik ļoti mīlu savu ģimeni, tāpēc, ka tik ļoti mīlu cilvēkus apkārt, tāpēc es ar mīlestību eju uz to 10. Nevis uz to viduvējību ar bailēm. Varbūt tā, ka paliek nērti, nekomfortabli sevī. Varbūt tā elpa arī tāda kaut kur saraustīta, atgriežamies pie skaistas, dziļas elpas. Saprotam, ka kaut kas ir atrisinājies, kaut ko mēs ieraudzījām sevī. Un ka tagad ir tas laiks, kad mēs to mazliet iznēsāsim sevī. Šo savu 10. Iešanu uz 10 caur mīlestību, un mēs atļausim iet transformācijai. Tāpat kā bērniņam ir laiks mammas klēpī augt 9 mēnešus, es 9 neieteiktu mums visiem minstināties, bet kādu laiku atļaut sev tā mīlestībā to jauno domu aprūpēt, izšūpot un iet uz 10 caur mīlestību. Ja nāc kāda doma, kaut kas tāds forši atbild, kaut kas tāds klik, ņemam pierakstam. Ja gribas vēl iztēloties, palikt mazliet to savu 10 un pastrādāt ar to droši paliekat. Ja kāds jautājums radās vai kaut kas tāds, tad rakstat tevi. Mēs te vēl būšu ar jums. Mūzika vēl arī te būs. Var pabūt šeit tagad.
Šī tāda diezgan liela tēma, un es daudz tur meditācijā, mums bija daudz jautājumu, ko es jums uzdevu, tāpēc nebaidieties, ja tur bija tā, ka nav atbildes. Ja kaut kas viens no tā, kaut kas mazā milisekundīte, atbildīt atnāca, tad tas ir lieliski. Par to tad vienkārši pienesam savu lielu pateicību. Un, šodien šī mazā atklāsmīte, šodien tās esam tādi jauki mīļi, kā es teicu, izšūpot to savu jauno, to savu jauno sapratni, apziņu par dzīvi. Mēs katru dienu mācāmies un pilnveidojamies. Ja jūs esat šeit, tad noteikti. Bet atļaut arī to laiciņu, kad ir vienkārši šī transformācija. Šis tāds brīdis, kad es pārēju no viena uz otru, un tas ir ok būt mazliet nenotiek tā, kā es gribu. Paga, bet kurš ir es? Kurš ir es? Kurš ir tas vecais es? Kurš ir jaunais es? Mēs tādā transformācijā varam vērot sevi diezgan raudulīgi. Jā, varbūt diezgan raudulīgi, un tas arī ir ok.